Čau visiem! Šis ir jaunais TVNet politiskais podcasts Neiekāp balso, kurā mēs kopā ar jums gatavojamies vēlēšanām. Un jā, iespējams, tev neinteresē politika, bet man tev ir sliktās ziņas. Tu interesē politikai gan. Un neiet vēlēt ir sliktākais lēmums, kuru pieņemt. Tāpēc mēs, TVNet žurnālisti, katru piekdienu 10 nedēļu garumā šeit spriedīsim, diskutēsim, strīdēsimies un gatavosimies kopā, lai izdarītu 3. oktobrī pēc iespējas informētāku izvēli, darīt to kopā ar mums. Mans vārds ir Ērika Staškeviča, ikdienā es esmu TVNet galvenā redaktore, un man personīgi vēlēšanas vienmēr ir svētki. Svētki man ir arī šodien, jo vēl pirms es kļuvu par TVNet galveno redaktore, es jau ilgu laiku sapņoju tieši šos divus TVNet kolēģus redzēt vienā kadrā, vienā raidījumā. Un tie kolēģi ir TVNet cīniskākais autors, publicists, kuram par visu ir viedoklis, protams, Toms Lūsis. Čau, Tom! Čau! Un Rus TVNet žurnālists, kuram visi ir interesanti, bet īpaši interesē politika. Arčams Lipins. Čau visiem! Čau, Arčam! Tiešām prieks jūs abus redzēt, bet pirms es dodu jums vārdu, es izstāstīšu formātu, kā viss notiksies. Katru nedēļu mēs runāsim par aktuālāko lietu, kas ir saistīta ar priekšvēlēšanu cīņu un priekšvēlēšanu retoriku. Kas ir pats galvenais Saeimas vēlēšanas politiķiem? Iekļūt Saeimā. Un reiz mēnesi parādās tā saucamie partiju reitingi, ja tagad šodien notiktu vēlēšanas, kuras partijas iekļūtu Saeimā. Un kāds prieks, kāda laime, precīzi pirms nedēļas bija publicēti jauni partiju reitingi, kuri daudzus pārsteidza, tai skaitā arī mūs. Un šodien mēs nerunāsim par visām partijām, mēs parunāsim par top 3 lietām, kuras mūs šajos reitingos pārsteidza. Tūlīt jūs uz ekrāniem redzēsiet galvenos līderus. Ko mēs tur redzam? Mēs redzam Kulberga partijas apvienotā saraksta uzvaras gājienu, kā aug partijas popularitāte kopš maija līdz jūlijam, gandrīz 2 suverēnās varas uzvaras gājiens, partija, kura nav pārstāvēta Saeimā, ne opozīcija, ne koalīcija. Un tad mēs parunāsim par fenomēnu starp Nacionālo apvienību un progresīvajiem, kur viena partija iekļuva koalīcija, bet partiju reitings neaug, un progresīvie visi teica, būs ārā no koalīcijas un reitingi kritīs, un pārsteidzošā kārtā reitingi aug. Disclaimeris, sveiciens Šlesera partijai un arī Hermaņa partija un Jaunajai vienotībai. Mēs runāsim par visiem, par jums arī runāsim, bet par šo nākamajā epizodē. Šodien top 3 lietas - suverēnā vara, apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība un progresīvie. Nu tā, es beidzu ar savu monologu, ķeramies klāt, versim pie ragiem. Suverēnā vara. Tom, vai tevi pārsteidza šīs partijas kāpums reitingos? Tas bija mans patiesībā lielākais pārsteigums. Man vispār un nekādi nav skaidrs, kas ir šīs partijas vēlētājs, kurš kaut ko tik traku ir gatavs atbalstīt, un nav arī tā, ka viņiem būtu kaut kādi baigi tādi mega zināmie politiķi līderi, tur Stepaņenko, Švecova, Brēmanis, viņi nav tā kā pirmie, kas ienāk prātā, domājot par kaut kādiem lieliem politiķiem, kas ir tā kā super atpazīstami. Tā kā es šo vispār nesaprotu. Es saprotu, Artjoms teica, ka viņš man izskaidros. Es varētu, jā. Bet es gribētu arī pieķerties tam, ko tu teici. Ja tu kad mēs apspriedām pirms programmas, tu par daudzām partijām teici, ka nav līderi un tā tālāk, bet man liekas, ka mums tāda ir, šādas vēlēšanas ir, ka mums ir vispār maz atpazīstam politiķi, tāpēc tas gandrīz visām partijām tā ir. Ja mēs runājam tieši par suverēno varu, protams, ka liela daļa viņu vēlētāju ir tie cilvēki, kuri aizbēguši no Roslikova, kuriem ir vajadzīgi tādi partija, kas atbalstīs krievu valodu, krievu kultūru un tā tālāk Latvijā, bet es neteiktu, ka tie ir vienīgie. Man liekas, ka iedomājies, ka tev ļoti nepatīk vara, kas mums tagad ir valdībā, un iepriekšējā valdībā tas tev arī ļoti nepatīk. Tev ir vajadzīga partija, kura nebija valdībā un kurai ir iespēja iekļūt Saeimā. Tev pēc būtības ir 3 iespējas, bet stabilitāti mēs jau neskaitām, jo tur jau redzams, ka reitingi krīt, un Roslikovs Baltkrievi ir jau beigas šai partijai. Tad mums paliek Latvija 1. vieta un suverēna vara. Bet Latvija 1. vieta ir
ļoti visu laiku maina savus kaut kādus uzskatus. Te mēs kopā ar Nacionālo apvienību iesim koalīcija, te mēs gribam, lai Dombrovai demisētu no ministra posteņa, un suverēna vara šai ziņai izskatās ļoti konkrēti. Šis ir, ko mēs darām, šis ir tas, ko mēs uzskatām, mums tas nemainās, un mēs konsekventi par to runājam. Un ja tu aiziesi pie viņiem sociālos, viņi nerunā tik daudz par Krieviju, par karu Ukraina, nekas tāds. Viņi runā par lietām, ka šis ir slikti, mēs to visu mainīsim. Vai viņi to varēs mainīt? Nu, droši vien, ka nē. Bet nav tā, ka visa viņu retorika ir ap Krieviju un Kremli un tā tālāk, kā piemēram ir tāpat stabilitātei. Tāpēc, ja tur ir ļoti liela daļa vēlētāju, ka arī grib atbalstīt Krievu valodu, kuri ir par Putinu un par Kremļu, bet ir vienkārši tie, kuriem apnikusi šī vara, un viņi grib kaut ko mainīt un neredz citu iespēju vienkārši. Bet, Artam, tu tagad runā par to krievalodīgo elektorātu, jo protesta elektorāts viņam jau ir plaša izvēle. Mēs mainam noteikums, nu kur vēl protestējošo ko elektorātu var iedomāties. Tā arī ir partija, kurai nav nekāda sakara ar iepriekšējo valdību, Hermaņa partija, kura grib tiešām visu mainīt. Domāju, daļēji es piekrītu, ka lielākā suverēnas varas vēlētāju daļa ir krievalodīgi, bet es nedomāju, ka viņi ir tikai krievalodīgi. Un tas ir ļoti arī pamanāms, ka, piemēram, suverēna vara apvienojusies ar apvienību jaunoatvieši un arī Krievu savienību. Bet tieši virsrakstā viņam ir tikai apvienība jaunoatvieši. Bet nav jau tāds Krievu savienības, viņi pārņēma tos cilvēkus, kuri bija iepriekš Krievu savienībā. Jā, bet ja tu paskaties uz to deputātu sociāliem, viņi visu laiku raksta, ne, mēs arī esam kā atsevišķi, kā Krievu savienība un tālāk. Bet, ir Brēmanis, ko tu pieminēji, kurš arī, ka ir latviešu valodas auditorija, tāds vārds, ko viņi atpazīst protesta auditorijai. Un, jā, Hermaņa partija, mēs laikam par to runāsim nākamnedēļ, kā tu jau teici, bet viņu programma ir vienkārši mainīt vēlēšanu kārtību. Vai tu saproti, ko viņi grib darīt valdībā? Vai tu saproti, ko viņi grib darīt ar ekonomiku? Vai tu saproti, ko viņi grib darīt ar ārpolitiku? Vai tu saproti, ko viņi grib darīt ar iekšpolitiku? Es nē. Pie Hermaņa pakavēsimies pēc nedēļas. Par suverēno varu mani 5 centi, kā es to redzu. Man liekas, ka suverēnā vara ir tāds jaunais saskaņas centrs. Atceraties, varbūt 2011. gads saskaņas centram Saeimā bija 31 vieta. Viņi kaut kādā ziņā bija konsolidējuši to krievalodīgo elektorātu. Man liekas, ka suverēnā vara cenšas atkārtot kaut ko līdzīgu. Varbūt viņiem nebūs 30 vietas, bet viņiem būs vērā ņemami rezultāti, bet iespējams, viņiem būs tāds pats liktenis kā saskaņas centram, kuram bija fenomenāli rezultāti Saeimā, bet viņi nekad nav tikuši pie varas, viņiem nekad neviens nav uzticējis veidot valdību, viņu nekad nav aicinājis neviens veidot pārunas par to, lai iekļūtu valdībā. Un es domāju, ka suverēnā vara tādā ziņā var akumulēt to atbalstu, bet vai tur ir reālās iespējas tikt pie varas? Šobrīd pēc visām indikācijām izskatās kā nē, jo es neredzu nevienu precīzi partiju, kura būtu gatava sēsties pie viena galda ar suverēno varu. Pat ideoloģiski it kā tuva Šlesera partija, kur ir nenormāls konflikts starp abiem līderiem, Šleseru un Stepaņenko. Bet es vienkārši gribētu pateikt, ka ir, man liekas, ļoti liela atšķirība, jo saskaņas centrs tomēr bija pro-eiropiska partija. Suverēna vara nav. Un es vēl zinu, ka latviešiem galvenā tāda pretenzija pret suverēno varu un Stepaņenko ir viņas tāda pozīcija, ka viņa pozicionējās Krievijas-Ukrainas karā, kur nenosoda agresoru, nesauc Krieviju par agresoru un vispār tā izvairīgi runa par to, kam pieder Krima. Viņa to nesaka, bet man liekas, ka viņu elektorāts ir cilvēki, kuriem šīs jautājums nav tik principiāls. Jo visiem ir melns un balts, ir karš, ir agresors un tas ir ārprāts. Kā var atļauties to nesaukt vārdā? Bet ir arī tāda joprojām pelēka zona Latvijas iedzīvotāju, kuri uzskata, ka karš ir slikti, bet viss nav tik viennozīmīgi. Jā, bet tā nav īsta problēma. Tā nav īsta problēma. Man īstā problēma ir īres dzīvokļi, Rīgas doma man palielina maksājumus, koku izciršana imantā ir īstās problēmas, un Stepaņenko partija to pilnīgi sajūt, kur ir cilvēku tādas sadzīviskās problēmas. Un viņi tur tā kā barojās, viņi tur iet iekšā. Arčuns ir sagatavojis bildes, tāda Jūlija saimniece, viņa tiešām iet pie cilvēkiem, viņa ir tur, viņa runā latviski, viņa runā krieviski.
Viņa cenšas sadzirdēt savu elektorātu. Viņi arī tur savāc pārakstus par tur koku saglabāšanu vai par kaut ko vēl. Viņi dara lietas, atkal, ja mēs salīdzinām ar stabilitāti Roslikovu, tad īpaši pēdējos gadus stabilitātei kliedz. Viņi tur pret varu, Roslikovs aizbēg uz Baltkrievi, Šajā tiešajā salīdzinājumā Stepanenko uzvar vienkārši, es nezinu, kā 7-0, kā vienkārši dara lietas kaut ko konsekventi, un viņa tieši tā, ko tu teici, viņa strādā uz elektorātu, kuram vienkārši karš Ukraina nav aktuāls, un tāpēc par to viņa arī nerunā, ja viņu nejautā žurnālisti. Ja tu aizies uz viņu sociāliem, tur nebūs par to. Teiksim, nav principiāls. Kas vēl, laikam, ir svarīgi par suverēno varu, kaut kur dzirdēja ekspertu sarunu par tādu Lianas Langas faktoru, ka paradoksolā kārtā Lianas Langas aktivitātes un visa tā atkrieviskošanas kampaņa ir mobilizējusi krievalodīgo elektorātu, kurš jūlijā saredz kaut kādu atbalstu, kaut kādu atbildi uz Langas darbībām, lai cik paradoksāli tas neskanētu, bet Lianas Langas darbības kaut kādā ziņā mobilizē suverēnās varas elektorātu. Tas ir tas, par ko runāja eksperti vienā diskusijā. Bet tas tāds balsojums vējā un par neko, jo tā tomēr ir vienīgā no visām partijām, pret kuru pilnīgi visas pārējās partijas ir novilkušas sarkanās līnijas. Pilnīgi neviens nav gatavs ar viņiem sadarboties. Un tā ir tā kā 100% sēdēšana opozīcijā. Tā kā tu nobalso, un ir pilnīgi skaidrs, ka viņi tavām interesēm neko īsti nevarēs izdarīt. Un tad tur vēl, protams, Brēmanis, kurš vienkārši piesaistīs partijai kaut kādas kartupeļu balsis. Tur pilnīgs kosmos tā partija ir kaut kāds Frankensteina briesmonis, kurš sašūts kopā. Kā tur tie jaunatvieši iet iekšā, es vispār nesaprotu. Bet tik un tā, man liekas, ka cilvēki, kuri balso, viņam nav jādomā par tām koalīcijām un kas būs. Jo, savā ziņā, protams, kā suverēna vara tur neienāks nekāda koalīcija, bet man liekas, ka kaut kāda valdība mums būtu pēc vēlēšanām, viņam jāsaprot, kur mums ir cik tur 10, 15, 20% vēlētāju, kuri ir diezgan aktīvi, lai atnāktu uz vēlēšanām, bet viņam nostāja lūk šāda. Un šie cilvēki nepazudīs, viņi neaizbrauks, viņi paliks Latvijā, viņi ir Latvijas pilsoņi, un mēs nevaram vienkārši aizvērt acis un teikt, ne, viņi balso nepareizi. Viņi pastāv Latvijā, ar viņiem jāsarunājas. Un jā, protams, daļa no šiem cilvēkiem ir tie, kuri vienkārši atbalsta Putinu un tā tālāk, un ar tiem ir sarežģīti sarunāties. Bet tur ir arī cilvēki, kuri vienkārši nesadzird dialogu ar valsti, kuriem valsts neko nevar piedāvāt, un ar šiem cilvēkiem ir jārunā. Un man liekas, tas ir ļoti, tieši tāds arī augums un tāds krass augums, tāds signāls, ko vajadzētu izdzirdēt. Es tikai nezinu, ko ar šo signālu darīt, bet es arī neplānoju. Tas ir tāds protesta balsojums, acīm redzot, suverēnā vara izklausās būs opozīcija, un tā varētu būt tāda ļoti skaļa opozīcija, ņemot vērā partijas darboņus. Pēdējais par suverēno varu, kam es vēl gribēju pievērst uzmanību, ka viņi arī ļoti aktīvi iestājas par konservatīvām vērtībām. Viņi ļoti pedalē tēmu pret abortiem, par ģimeni, par īsto ģimeni, par vīrieti un sievieti, par bērniem, un tas arī daudziem konservatīvi domājošiem cilvēkiem ir aktuālāk nekā... Gandrīz visas partijas ir konservatīvas, tas nav kaut kas unikāls. Bet viņi kaut kā īpaši to arī caur savu prizmu, caur saviem bērniem, kaut kā viņus sadzird. Mātes, sievietes, kurām tas ir aktuāli. Tātad, tad par suverēnās varas fenomenu protesta elektorāts, kuram acīm redzot varētu būt opozīcija un nav ar ko īsti draudzēties, pat ja tiks labi ievēlēt un pārstāvēt Saeimā. Pāriesim pie cilvēka, kuram un partijas, kuri ir šobrīd pēkšņi, nevis pēkšņi, bet ir uzvarētājs šajos reitingos, apvienotais saraksts, pirmajā vietā šobrīd. Ilgu laiku tur ir bijusi Latvija pirmajā vietā, tagad apvienotais saraksts ir pabīdījis. Latvijas pirmo vietu izaugsme no 6% līdz 12%, gandrīz no māja līdz jūlijam, ko skaidrs var izskaidrot ar Kulberga faktoru. Kulbergs, mūsu ministru prezidents. Kurš acīm redzot ļoti taisnu valodu komunicē sociālajos tīklos. Šonadēļ video, kuru visi jau apspriež, kuru visi ir noskatījušies, ieslēgšu jums atgādināt, ja pēkšņi jūs
Te neko nevar redzēt. Šajos datos man nav nekādu iespēju izdarīt secinājumus. Tas ir kaut kāds virspusējs savārstījums no tā, ka nav pieejama informācija un ir sūds. Tas bija sūds, ko es redzēju. Stundu pavadījām, es neko neiegūju. Man nav nekāds pārskats. Šādi mums komunicē ministru prezidents. Manuprāt, pirmo reizi tik augsta amatpersona saka sūds savā darba retorikā. Tur arī pirms tam bija vārds mēsli, un arī tas ir vārds, ko viņš izmantoja arī sociālos runājot ar Švinkas kungu. Vai šāda retorika Kulbergam ir raksturīga? Viņš tā runā ikdienā. Ko jūs esat novērojuši Kulberga komunikācijā? Kā viņi atšķirās no citiem politiķiem, no citiem ministru prezidentiem? Kulberga ikdienas komunikācija man baigi grūti vērtēt. Es arī patiesībā neesmu redzējis nevienu no tiem viņa ikdienas video, kas visus tā sajūsmina. Es pieņemu, ka viņš droši vien tā arī runā, kā tāds normāls vecis, ritīgs. Jā. Es, teiksim, droši vien būšu pats pēdējais, kurš nosodīs cilvēku, kurš kaut ko pasaka tieši un nosauc lietas kaut kādos vārdos, kā viņš tās redz, bet ministrs prezidents, ja, ir atšķirība. Kulbergu iepriekš tur lielīja, ka viņam ir ļoti milzīga pieredze kā vadītājam. Šis parādīja, ka viņš ir sūdīgs vadītājs, jo tu nevari. Tev ir jāmotivē savus darbiniekus, ja, lai viņi strādātu labāk, nevis viņus jāapvaino turklāt tik publiski. Ministru prezidentam tas nav īsti pieņemam, tas nav ok. Es zinu, ka to Arķom gandrīz nedēļu vispār pētīja Kulberga ierakstu, samapus, Facebook, visos sociālajos tīklos. Kādi tev ir secinājumi? Ko tu pamanīji, ar ko viņš atšķirās savā komunikācijā? Viņš tiešām ir, tas ir, ko Toms teica. Viņš veido tādu, un es tagad teikšu veido attēlu, bet man liekas, viņš tiešām tāds ir. Viņš ir normāls vecis politikā. Viņš atnāca, viņam pirmais viņa video bija par to, kā slikti strādā tur e-pastu sistēmā, un arī par to, ka viņš tagad nevar normāli pusdienot, kur viņš parasti pusdieno, jo viņam visapkārt ir miesasargi. Un viņš tāds normāls čaulis, kurš atnāc un šeit man ir mapē ar 700 neizdarītām lietām. Kā mums tas sanācis, ka 700 neizdarītas lietas? Kas mums te ar NVO? Kāpēc mēs tik daudz maksājam NVO? Un viņš uzdod tādus ļoti tiešus jautājumus un mēģina dabūt tikpat tiešas atbildes. Un kad viņš nedabūja tādas tiešas atbildes, jo ne viss politika un ekonomika ir tik tieši, kā varbūt gribētos. Tad viņam ir tāda reakcija, ko mēs dzirdējām, un tas nav nekas tāds. Viņš visu laiku par to runā. Varbūt tā liela atšķirība ir tā, ka parasti, it īpaši viņa tas ikdienas atskaitēs, viņš neko sliktu par saviem kolēģiem tagad nerunā. Viņa visa kritika bija vērsta līdz šim brīdim pret iepriekšējo valdību, gan mazajos punktos, gan lielajos, un tas bija ļoti redzams, kad viņš runāja par kokrupnieku skandālu. Un tad viņam bija 6 minūtu garš video, kurš viņi teica, paskatieties jau no viena tipa un progresīvi, neko ar to neizdarīja, tagad viņi runā, bet tad viņi neko nedarīja, ja, un es visu laiku domāju, bet ZZS. Krause, iepriekšējais ministrs Rāmats Krause ir ZZS pārstāvnieks, un ZZS joprojām ir zemkopības ministrijas valdē. Kāpēc nekas nav teikts par to? Kāpēc mums galvenie tagad pretinieki ir jau nevienoti un progresīvi? Bet par kolēģiem tagad viņš neko sliktu nerunāja. Un šis te mēsli un sūds, tas nebija pat pret, es dažas medijus redzu, ka tas ir pret finanšu ministru, ne tik daudz, tas bija vairāk par NVO valdību. Bet jā, un tad viņš ir tāds riktīgs čalis, un viņš grib būt tāds normāls parasts čalis, un tāda ir viņa komunikācija. Es gribu atgādināt, ka viņš ir riktīgs čalis, un tas ir sācies arī pirms viņš bija ministru prezidents. Jā, mēs atceramies, ja, visu to skaļāko gadījumu, laikam līdz šim, ir saistībā ar Stambulas konvenciju, kad apvienotais saraksts bija tā partija, kura arī piebiedrojās citām partijām un atbalstīja to, ka Latvijai vajadzētu stāties ārā, un tad bija arī tie masveida protesta Doma laukumā, kur protestētājus uzrunāja Dainis Ivāns, un tad ko izdarīja Kulbergs, tuliņ arī parādīšu, bija tāds tvīts par Daini Ivānu, diezgan tāds nepieklājīgs, agresīvs par to, ka
būtu gatavs iešpļaut. Un pēc tam, protams, bija atvainošanās. Viņš teica, ka citreiz ir situācijas, bet emocijas ņema virsroku, ir atvainojies. Bet cilvēki to ir atcerējušies, cilvēki to ir pamanījuši, ka lūk šādi cilvēks komunicē emocionālos brīžos. Bet interesanti pavērot, kā mainās Kulberga nostāja Stambulas jautājumu. Cilvēks, kurš bija tik agresīvi par izstāšanos un pret Dainu Ivānu, un tagad bija Lampa, un kur arī ir piedalījies Kulbergs, un ir ļoti interesants fragments, kur viņam jautā, kā tagad ir, kāda ir nostāja Stambulas jautājuma. Ja esat palaiduši garām vai neatceraties, atgādināt. Tātad 3-4 vai atbalstāt Stambulas konvencijas darbības saglabāšanu Latvijā bez papildu dokumentiem? Man liekas, ir tik daudz svarīgāku jautājumu valstī, kā... Es ne par svarīgumu. Mēs par svarīgumu, es piekrītu, ka ir svarīgāks, mazāk svarīgs, to mums izlemt. Jūs atbildat uz šo jautājumu. Jūs uz šo jautājumu atbildējāt jā. Es gribu zināt, jā. Jā. Es neredzu problēmu. Bet šis arī ir jūsu šajā gadījumā, partijas kopā izrunāts lēmums šāds jautājums. Šī ir mana atbilde uz šo jautājumu. Jūs atbildat Jā, man atbild šo jautājumu. Tā arī ir redzams, ka viņš savas atskaites, viņš par Stambulas konvenciju neko neuzrakstīja, viņš par šo gadījumu ar NVO un par mēsliem neko neuzrakstīja, par to Dombrovas vēstuli, par ko arī tas bija tāds pirmais varbūt konflikts, kas izvida Arēna. Arī viņš neko neuzrakstīja, viņš savas tieši sociālos mēģina nerakstīt par tādām konfliktu situācijām. Bet es ar to gribēju laikam parādīt, kā mainās, ir kaut kāda dinamika, Kulbergs pirms tā krēsla un pēc, un Stambulas konvencija ir viens no jautājumiem, kur tā atšķirība ir krasi redzama. Vai Tom, tu pamanīji vēl kaut kādos jautājumos, kur Kulberga retorika ir pamainījies pirms un pēc nokļūšanas valdībā? Noteikti pamanīju, bet replika vēl par šo. Kulbergs jau skaidri pasaka, ka tā ir mana atbilde, vai ne? Un visu laiku viņš ir tā apvienotā saraksta galvenais līderis, ja zināmākais cilvēks, tur citu zināmu viņiem ir tāpat kā citām partijām maz, jā. Bet Kulbergs jau nemaz nav apvienotajā sarakstā. Viņu piesaistīja kā neatkarīgu profesionālu. Viņš nav partijas biedrs. Nepavisam viņš nav partijas biedrs, bet viņš ir biedrības apvienotais saraksts Latvijai biedrs, ko Uldis Pīlēns uzsaka, un tas ir kā kodos apvienotajam sarakstam. Bet joprojām es piekrītu Tomam, viņš nav partija, un vēl šodien ir ziņa par to, kad viņam jautā, un viņš saka, es nestāšos no vienā no apvienotā saraksta partijām. Un par to pozīcijas maiņu, Kulbergs ar visu apvienoto sarakstu, sēžot opozīcijā, bija viena no skaļākajiem bļāvējiem par to, ka ir nekavējoties jāpārtrauc jebkādas sadarbības ekonomiskās ar Krieviju. Tagad viņš ir ticis pie varas, viņš ir ministru prezidents, un pēkšņi izrādās, ka tas nav tik vienkārši. Tur izrādās, ka tur ir dažādi šķēršļi, lai to paveiktu. Ja? Un patiesībā jau var izvēlēties neatbildēt uz šo jautājumu. Ja? Tur žurnālistus, viņš pārmeta žurnālistiem, ka viņam pārāk daudz par šo jautāju jau visu laiku, ka viņš ir atbildējis un viss. Bet izrādās, ka tomēr vadīt valdību nav tas pats, kas sēdēt opozīcijā un norādīt uz kaut kādām neizdarītām lietām un kļūdām. Ja? Izrādās tomēr tā kā bišķi sarežģītāk tas ir. Tur ir vēl interesantāk, jo, kad viņi bija opozīcija, tad viņu lielākais pārmetums koalīcijai bija tieši par transporta sfēru, jo Kulbergs ir cieši saistīts ar automašīnām un tā tālāk, un tad bija pārmetums par Air Baltica, Rail Baltica un tā tālāk. Un tad, piemēram, Nacionāla apvienība lielākais pārmetums bija par drošību un par mūsu aizsardzību. Un tagad mēs redzam jauno valdību, kur ir gan Nacionāla apvienība, gan apvienotais saraksts, kurš ir satiksmes ministrs, jauna vienotība, kurš ir aizsardzības ministrs, jaunas vienotības pārstāvis. Tad, ja jūs tik skaļi bļaujat, kāpēc jūs neparņemat šīs sfēras, ja jums ir tas ir tik svarīgi? Jā, tas ir svarīgs arī polittehnoloģisks moments. Visus toksiskākos portfeļus atdot tiem iepriekšējiem sliktajiem, kuri ir savārījuši ziepas, lai atbild jaunā vienotība. Un par to pašā ir Baltiku, kas visiem bija skaidrs, ka augustā tas būs karsts kartupelis, būs jāpieņem kaut kādi lēmumi. Mēs esam augustā, ir pieņemta lēmumi, ir kaut kas atrisināts. Visu laiku ir termiņa pagarinājums, mums vajag īstermiņa poti, lai piesaistītu
finansējumu, mums vajag privāto lielu investoru, lai glābtu šo uzņēmumu, bet visu laiku tas tiek nedaudz pabīdīts, visu laiku, ka mēs risinam, valsts naudu vairs nedos, bet vai ir taustami rezultāti? Bet vienīgais, ko es teikšu, varbūt es nezinu, cik tas ir aizsardzība vai ne, bet tieši šīs atskaites, Kulberga atskaites, viņi parādā, nevar viņam parmest, ka viņš neko nedara, jo ik pa laikam viņš tāda, lūk, Air Baltica jautājums, mēs darījām šo un šo, mēs aizsūtījām šo un šo, bet mēs nevarējām dabūt to sēdi, jo nebija pietiekami daudz tur shareholderi, kas atnāktu. Piemēram, Tā arī bija. Jā. Un tā, jo, piemēram, kad bija Silņas valdība, tas vienkārši mēs nezinājām, kas tur notiek. Tagad mēs zinām, ka darbība ir, vienkārši tā nenotiek. Un man tā liekas, man negribu tik daudz pārmest šai valdībai, ka nekas nav izdarīts, jo tikai 50 dienas pagājuši, nedaudz vairāk. Bet tas ir vienkārši tāds simbols visiem kritikiem, kuri saka, ka valdība neko nedara. Kur cilvēks, kurš acīm redzot, gribēja kaut ko darīt, un viņam likās, ka tas ir ļoti vienkārši. Tāds un viss izdarīts. Nav tik vienkārši. Mēs nevaram vienkārši šitā izdarīt, kā video spēlu un visu pamainīt, lai tagad viss ir labi. Tā tas nav, un Kulberga valdība un Kulberga atskaites ir ļoti labs piemērs tam, kāpēc tā tas nestrādā. Nē, viņi ļoti forši it kā dara, bet neizdara līdz galam. Un tā kā bišķi atliek, lai tad pēc tam nākamais sasaukums izdarīs, vai ne? Un tad Kulberga vienīgā ziepes ir tās, ka gan jau to nākamo valdību viņš pats arī vadīs, un pašam to tāpat būs jādara. Nav jau tā, ka tur kas tev Stepaņenko būs premjeri, ja? Lūdzu. Es arī domāju par to pašu. Tagad 100 dienās katra politiskā partija grib izspiest maksimālo, ko var izdarīt, lai mobilizētu savu elektorātu, kur mēs daram. Un apvienotais saraksts Kulberga valdībā to acīm redzot labi dara, jo reitingi arī par to liecina. Tu runā skaidru valodu, tu rosies, tu darbojies, tu esi enerģisks, elektorāts to ir pamanījis. Beigsies 100 dienas, būs jauns sasaukums, valdība, kur acīm redzot, tu arī būsi iekšā, un beidzot tu vairs nevarēsi tikai neko nezināt, visu saukt par sūdiem un mēsliem, un tev vairs nepietiks ar šo degvielu, ar šo skaļu retoriku. Cilvēki sāks prasīt rezultātus, bet Saeima jau būs ievēlēta. To lūdzu atceraties. Un pēdējā tāda dilema, teiksim tā, ir Nacionālā apvienība, kas no opozīcijas beidzot atpakaļ ir koalīcija, un visu vasaru, es teikšu kā ziņu cilvēks, mēs esam pateicīgi kaut kādā ziņā Nacionālajai apvienībai, jo šajā vasaras atvaļinājumu periodā viņi veido, laikam, pusi no Latvijas dienas kārtības. Nacionālās apvienības ministri ir ļoti darbīgi, skaļi, ir ļoti daudz publiskās retorikas, ļoti daudz ziņu. Un reitingi, neskatoties uz to, ka viņi ir koalīcija un viņi ir ļoti daudz ziņās, reitingi ir stabili. Viņi neaug, viņi nekrīt, bet viņi arī neaug. Kaut it kā skatoties uz Kulberga piemēru, vajadzētu augt. Cilvēks ir koalīcijā, cilvēks daudz runā. Nacionāla apvienībai tas tā nestrādā. Un progresīvie, kuri no koalīcijas tagad ir opozīcija, un visi teica, ka visi jūs esat galvenie zaudētāji, tuliņi, galvenie lūzeri, jūs esat opozīcijā, neviens par jums nebalsos. Pēkšņi pārsteidzošā kārtā reitings ir pieaudzis. Kā jūs skaidrot šo fenomenu? Ir viedoklis? Man liekas, ka tas ir ļoti saistīti, jo skatoties uz Nacionālās apvienības darbību, tie cilvēki, kuri gribētu redzēt Latviju varbūt atvērtāku, nekā Nacionālā apvienība grib to redzēt, kuri gribētu aizsargāt kaut kādas gan migrantus, gan bēgļus, gan vēl kaut kādas grupas, pēc kurām Nacionālā apvienība iet, viņi skatās uz partijām, skatās, kāda ir partija, kura pārstāv vērtības, kas tālāk ir no Nacionālās apvienības vērtībām tieši minoritāšu ziņā. Es tagad nerunāju par Eiropu vai Latviju, tieši šajā kontekstā. Un tie ir tikai progresīvie. Un tad labi, vēl ir kustība pār un Latvijas attīstība, bet tas ir divas partijas, kur diez vai tiks Saeimā vispār pēc reitingiem. Un tad ir progresīva un jauna vienotība, bet jauna vienotība tīri strādā ar Nacionālo apvienību koalīcija Saeimā, un ko viņam tur baigi neaizsaka par to, kas viss ir darāms. Un tāpēc ir tikai progresīvi variants viens no viena, ja tu negribi, lai pēc migrantiem tik vērstos, ja tu negribi, lai mums būtu reidi katru nedēļu uz kaut kur, kas tiek vērsti tikai pēc migrantiem, tad tu balsosi par progresīviem, jo citu variantu nav. Tāpēc progresīvu reitings aug, un kāpēc Nacionālās apvienības reitings neaug? Manuprāt, tas ir tāpēc, ka viņiem tas elektorāts jau ir, tas ir tāds kodola elektorāts, kuriem tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Visi pārējie skatās, bet no apvienoties saraksts, parasti gandrīz tās vērtības, bet viņi kaut kā ir mazāk skandalozākie, un viņi rāda, ko viņi dara, jo Nacionālajai apvienībai nav tādas runājušas sejas kā Kulbergs. Viņiem nav, Dombrava neiznak katru dienu un neraksta par to, ko viņš izdarīja šodien. Un tad viņi balso par apvienotu sarakstu. Vai arī viņi ir vēl labajāk noskaņoti, un tad viņam ir austoša sala Latvijai. Nacionālā apvienība paliek tāds vislielākie draugi. Labi, tad tava galvenā hipotēze ir tāda, ka tas, kas bija sociālajos tīklos, arī relatīvi nesen, tas mākslīgā intelekta video, ko Liana Langa bija pašairojusi, vai arī Rātnieka, kurš nekandidē vēlēšanas, bet tie neveiklie, agresīvie vārdi par mērķiķiem, ka tas palīdzēs progresīvo elektorātu mobilizēt. Tā ir tava hipotēze? Tie vārdi, bet reakcija uz tiem vārdiem. Man liekas, ka ja Nacionālā apvienības tur valdēs, nezinu, kas viņam tur ir, Indriksons kundze, piemēram, viņi iznāk un teiktu, hei, jā, mēs Nacionālā apvienība, mēs esam pret nelegālu migrāciju, mēs esam pret tur, es nezinu, kaut kādiem noziegumiem un noziedzības līmeni, kas mūsuprāt paaugstinās migrācijas dēļ, bet man arī kā partijas tur galvai liekas, ka nedrīkst izmantot fake videos vai mākslīgi radītos videos. Man liekas, ka nedrīkst izmantot vārdu mērķiķi pret cilvēkiem ar citu ādas krāsu. Tāpēc mēs lūgtu mēs oficiāli. Un tu domā, ka tas kaut ko mainītu? Man liekas, ka tas nemainītu precīzi neko, ka Nacionālajai apvienības elektorātam tas nav svarīgi, un progresīvo elektorāts to arī nenovērtētu. Man liekas, ka nekas nemainītos. Kāda tev tomēr ir versija par Nacionālās apvienības stabilo sniegumu? Viņi principā pazaudējuši visus savus līderus, ja mēs neskaitām tur Eiropas parlamenta deputātus. Viņi no politikas izstājās Iesaulnieks, pēc tam Raivis Dzintars, tādi pēdējo laiku spilgtākie Nacionālās apvienības līderi, un palika Dombrava. Bet viņš jau visu laiku ir bijis tāds, otrais Jānis aiz Iesaulnieka, tāds rezerves Jānis, ja. Un man baigi patīk, ka viens no maniem cīņu biedriem sociālajos tīklos bija ierakstījis salīdzinājumu, ka to Dombravu tagad palaida paspēlēt ministros, jo viņš tāds uzticams spēlētājs, un salīdzināja to, kā futbolā palaist 87. minūtē spēlētāju laukumā, ja? Vairs jau viņš nekādas ziepes nevar savārīt, bet Dombravā sāk darboties. Ja? Līnijā es arī tieši rādu to, arī šīs nedēļas, laikam, karstākās debatas, kāpēc par Dombravu tiek runāts, ir tā vēstule Spānijai, kuru diezgan maigi, akurāti ir nosodījis Kulbergs par to, ka malacis, ka ir aktīvs, tā turpināt, bet tomēr nākamreiz lūdzu ar ārlietu ministriju. Turpat ir Rinkēviča kungs, mūsu prezidents ir atgādinājis, ka tomēr ir lietas, kuras vajadzētu skaņot ar mūsu ārpolitiku. Un lūk, tagad šīs nedēļas arī ziņās ir, Dombrava jau ir tik aktīvs, ka ir arī jau demisijas pieprasījums. No kā viņš ir? Protams, tur to aktivizēja partija stabilitātei, tad pievienojās Šlesera partija un progresīvie arī pēkšņi ir paziņojuši, ka arī atbalstīšot. Vai ar to pietiks? Nē, nepietiks, nav viņiem balsu, bet tas ir tāds šīs nedēļas notikums, kur Dombrava ir tik ļoti skaļš, ka pat 100 dienās paspēja tikt. Tā arī tas tik ļoti viņa tas tvīts, ko es arī ieliku tur attēlu, ka viņš, Rosļikovieši un šleseristi, un arī viņiem pievienojusies progresīvi, viņi kopā ar viņiem balso, tāpēc progresīvi arī ir prokremliska partija, un es tāds, jā, bet kad jūs balsojat par Stambulas konvencijas denoncēšanu, vai tur bija tikai Nacionālā apvienība un apvienoties saraksts? Nebija tur citu divu partiju kopā ar jums, kad jūs balsojat par valdības demisiju? Nebija tur citu partiju kopā ar jums? Kad jūs balsojat kopā ar Rosļikovu un Šleseru, tad to drīkst darīt, kad to dara progresīvi, to nedrīkst darīt. Come on. Un tur vēl katrai partija ir bišķiņ sava motivācija. Saprot, ka stabilitāte un Šlesera partija ir daļa Baltkrievijas, daļa tā, ka Dombravas ministrija gribēja patrnieku slēgt, kur atnāca arī valdība saka, ka, nē, tomēr tas nebūs tas, kas būtu jādara, jo tas varētu apdraudēt kaut kādas biznesa intereses, un tomēr tie pārkāpēji parasti to dara nevis tieši tajā posmā, bet progresīvo partija vismaz šovais to ir komunicējusi par daļ tās Spānijas situācijas, daļ tās Ceutas, ka, tādā veidā Dombravā apdraud. Es arī gribētu teikt, ka man liekas, ka tas arī nebija
ļoti gudrs gājiens no progresīvu puses, jo viņi var to skaidrot citādāk, bet viņi tik un tā būs iekļauti tā viena kopumā, un man neliekas, ka priekšvēlēšana gaita tās divas partijas, ar ko tu gribi asociēties. Jā, bet progresīvie visu laiku dara kaut kādus tādus brīnums, un tie reitingi tāpat kāpī. Tā kā es neticu, ka tas kaut ko mainīs. Jā. Man vairāk pārsteidz tas, ka Nacionālā apvienība un progresīvie vispār tā kā šobrīd pozicionē viens otru kā savu negantāko un lielāko pretinieku, un tur viens tur ir nacists, otrs ir komunists, vai ne? Un tāda cīņa, tāda kaušanās. Bet par suverēno varu, piemēram, vai Latvija pirmajā vietā, viņi pat neko nekomentē un neprotestē, ka viņi būtu slikti. Kaut gan tajā pat Viņi ir laikā... opozīcija, kāpēc par viņiem tur protestētu? Nu, jā, bet ir pilnīgi iespējams scenārijs, kurā Nacionālajai apvienībai ar progresīviem tomēr ir jāveido kopā valdību, jo viņiem var nākties izvēlēties progresīvie vai suverēnā vara vai Ainārs. Ja? Nu, un tad kāpēc šis kautiņš pirms tam ir vajadzīgs? Nu, Lai tā būtu vairāk vēlēšanas. Kāpēc suverēna vara un Latvija pirmā vieta? Tagad viņi cīnās par to, kurš vairāk pret Nacionālo apvienību. Tas ir tas kautiņš. Jā, bet tajā cīņā progresīvi acīm redzami uzvar Nacionālo apvienību. Jo tieši tā noslēdzot par progresīvajiem, kas ir tas veiksmes faktors? Cilvēki ir prom no valdības, ir opozīcija. Viņu sauca gan par komunistiem, gan par kremlinistiem. Ir kaut kāda arī diezgan aktīva grupa, kuri tā kā progresīvo sauc visdažādākajos vārdos, visu ko pārmet. Ko tu redzi, Tom, ko pārmet progresīvajiem un kāpēc tas nestrādā? Tāpēc, ka tie pārmetumi jau, tur, teiksim, viens piemērs, ja tur Šuvā jau visu laiku saukt pa Ļeņinu, tāpēc, ka tur kaut kāda vizuāla līdzība ir, ja, nenoliedzami ir kaut kāda vizuāla līdzība, ja, bet, cik ilgi var to malt, nav viņš nekāds Ļeņins un nav kaut kas, un es domāju, ka tas arī tāpat kā kaut kādi tie atkrieviskošana, Langas kaut kādu pretreakciju var sniegt. Es domāju, tāpat arī kaut apsaukāšana par komunistiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņi ir būtībā bijuši pirmie, manuprāt, kuri pateikuši, ka viņi ar Latviju pirmajā vietā nekādi nesadarbosies. Pārējās partijas tur vēl tā pakoķetē nedaudz, bet tādu skaidru nepateiks, vai ne? Pagaidīsim rezultātus un paskatīsimies. Kas viņi pa komunistiem? Šmuļķības. Man arī liekas, ka tur ir atkal tāpat kā ar suverēnu varu. Iedomājieties, ka jūs esat vēlētājs, kuram ir ļoti svarīgi, lai partija, par ko jūs balsotu, vai nav homofobiska, vai ir pret Stambulas konvencijas denoncēšanu. Jums ir 4 varianti. Jaunā vienotība, progresīvie, Latvijas attīstība, kustība par. Kustība par pārāk maz balsu neskaitas, Latvijas attīstība jau bija pie varas un neko tur baigi neaizstāvēja, nedarbojas. Jaunā vienotība ir centriska partija un arī jau atkal kad bija valdība bez progresīviem, arī daudz ko neizdarīja neko, lai būtu mums partnerattiecības vai ratificēt Stambulas konvenciju. Viens no viena progresīvie. Mums vairāk nav populāru kreiso partiju vienkārši. Un tāpēc, ja tev ir svarīgi balsot par kreisajām, tā teikt, vērtībām, par ko vēl? Es nezinu, cik ļoti cilvēki domā labās kreisās vērtības. Labi, bet tieši tas punkts par nehomofobiska partija. Bet kopumā progresīvē, acīm redzot, manuprāt, ir vienīgā partija, kura cenšas kaut kādā veidā mobilizēt jauniešus. Viņi ir tur, kur ir jaunieši. Viņi cenšas kaut kā miedarboties ar jauniešiem. Un, man liekas, ja parunātu ar jauniešiem tie, kuri vispār iet vēlēt, jo jaunieši ir diezgan pasīvi vēlētāji, tad progresīvie bezmaz vai skan kā viens no viens. Nacionāla apvienība arī vēlās. Ja mēs esam ieraduši uzskatīt, ka jaunieši ir tādi visi progresīvi un liberāļi un tā tālāk, bet tā nav. Jaunieši ir gan liberāļi, gan ir arī ļoti konservatīvi jaunieši. Un konservatīvi jaunieši, viņi tiešām uzskatās uz Nacionālo apvienību vai no apvienotu sarakstu, kur. Vēl noslēdzot par progresīviem, arī šis nedēļas skandāls, laikam, kur ir progresīvo partijas biedre, deputātes Rasimes īres kompensācijas saņemšana ir nonākusi knapi redzeslokā. Īsais stāsts, ka no deklarācijām tapa skaidrs, ka pieder īpašums Rīgā, bet nes kāpēc tas tiek izīrēts un Saeima maksā kompensācijas par citu dzīvokli. Un tad par to ir cepiens visu nedēļu, skaidrojumi un lūk tagad knaps izpētīs. Kā jūs domājat,
domājat, tas kaut ko mainīs, ietekmēs proelektorātam skaidrs? Noteikti nē. Nu, tas kārtējais tāds cepiens, labi, nevar teikt ne par ko, tās kompensācijas noteikti jāpārskata, bet tā objektīvi skatoties, Rasim ir kaut kādā 19. pozīcijā no deputātiem, kas ir saņēmuši visvairāk kompensācijas. Tad 18 cilvēki ir dabūjuši vēl vairāk. Tur pirmā vietā līderi ir uz pusi vairāk paņēmuši kompensācijās, kur ir kā bija Kozlovska šķiet, jā, pensionāre ar ārsta praksi, kur ir nopelnījusi 180 000 kopā iepriekšējā gadā, ir sasaukuma laikā vēl 40 000 dabūjis kompensācijās. Bet visi uzbruk tieši progresīvie, jo kā tad tā? Citi ir vēl sliktāki. Protams, progresīviem var pārmest par to, ka, hei, jūs taču tāds jaunais politiskais spēks. Tikko gribētu teikt, jo viņi ir ka viņi ir tie priekšzīmīgie, ka viņi nav iekūlušies kaut kādos korupcijas skandālos vai kaut kur, un tad no viņiem gaida tādu izcilu reputāciju, un vai tāpēc varbūt viņi ir prožektoru gaismā, un pret citiem, tas jau nav, tas jau Rasimas skaidrojums, man liekas, ļoti, protams, gaidīšu knapu, kad izdarīju savus secinājumus, bet Rasimas skaidrojums, man liekas, ļoti tāds sakarīgs. Mana māma dzīvo Rīgā, es pati dzīvoju Rezeknē, tāpēc man ir tas īres dzīvoklis, jo es nedzīvoju kopā ar mammu, es dzīvoju pat pa sevi. Jā, bet beigās izrādījās, ka mamma patiesībā dzīvo Rezeknē tur vai Viļānos, un tur viss ir tādā ārprātā. Tācīm redzot, mamma to savu Rīgas dzīvokli meitai uz meitas vārdu esošo izīrē, ja? Bet viņi, teiksim, izīrē citiem, nevis laiž savu meitu tur dzīvot. Tas ir sarežģīts ļoti konflikts, nav tik viennozīmīgs, ka, piemēram, Dombrava kaut ko uzrakstīja vēstu uz Spāniju, un tagad Latvija ir kauns par to, ko Spānija par mums domā. Un arī tam dzīvoklim tur iztērētie līdzekļi, tādā kaut kādā budžeta skatījumā ir... Ja salīdzinot ar vienotību lidmašīnām, piemēram. Viņa nav vienīgā, ir vēl daudz citu deputāti, kuri izmanto šīs kompensācijas, bet tieši viņi ir prožektoru gaismā. Es domāju, ka ar šo mēs arī noslēgsim. Mēs noteikti turpināsim, mēs runāsim par Šlesera partiju, par jauno vienotību, par kas mēs mainam noteikumus un Zaļo zemnieku savienības izkļūšanu pagaidām ārā no 5% robežas, bet par to visu jau nākam piekdien. Meklējiet mūsu portālā, YouTube, Spotify, lai kuru platformu jūs lietotu. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies!